Akcijas rīkotāji aicināja garāmgājējus padomāt par garīgo piesārņojumu, ko mūsu zemē veicina rietuļu popkultūras invāzija. McDonald's šai akcijai tika izvēlēts tikai kā piemērs, jo restorāns izvietots ēkā, kur agrāk bija grāmatnīca. McDonald's katrā grāmatnīcā! Labi mums ir romas, pa kreisi McDonald's pilnīgi pastur traucē. Atpētīgi jūtās kā mājās, mēs jūtamies kā ārzemēs. Tiem arī nelatiskās izcelsmes preces zaļie lūdzvietu un produkcija līdzsvarot ar valsts precēm. Proti, neaizmirst arī vienu no padomu kulinārijas sasniegumiem – belošas. Lūdzu sanākt pie svaigiem beļašiem! Padomu laikā bija tāda net kā beļaši. Silti un garšīgi gaļas pierādzīti tādi. Tika pārstrādāt vai iznīcināt vienreizējās lietošanas trauki. Vai tad ir kāda pārstrāde šeit, vai kāds šeit taisās celt? Viņi būs izgāstuvēni, pēc tam sadalīsies, viņi būs ūdenīs, pēc tam viņi būs apkās un tad cilvēkos un mūsu bērnos. Zaļajiem nepatīk arī tas, ka McDonald's daļēji ignorē vietējās lauksaimniecības ražojumus. Pienu ir paredzēts importēt no Polijas, bet ābolu kūks tiek cepts Maskavā. Pats Rīgas McDonald's pārklātāja trūkumu šodien sūdzēties nevarēja. Atvainojies, kā jums garšoja? Paldies, ļoti garšīgs viss bija. Jūs uztrauc tas, ka šos traukus nevar pārstrādāt, proti, ka viņi piesārņo vidi? Man uztrauc, jā, mazliet uztrauc. Tas ir ļoti, ļoti slikti, ka tā ir. Ka viss ieved un neko ārā neizved. Viss paliek pie mums, viss netīrumi. Bet garšoja? Mums par jau garšoja, jā.